Esiet sveicināti NRA LV sarunās. Šodienas sarunas biedrs studijas viesa statusā ir politologs Filips Rajevskis. Sveiki! Sveiks, Filip! Paldies, ka atnāci, kā viesa statusā. Saki, lūdzu, politisko vērotāju statusā ir būt grūti novērot, kas notiek Latvijā. Nemaldos, es kaut kādā tikko varētu teikt nosvinēju 30 gadus šajā statusā. Līdz ar to tas jau ir tāds ieradums. Bet patiesībā tas ir normāli, kad tu seko līdz politikai. Un vecais labais stāsts, ja tu saki, ka tev neinteresē politika, tas nenozīmē, ka politikai neinteresē tu. Un ja tu nesaproti politiku, tas nenozīmē, ka viņi tev neietekmē. Tu vienkārši ļaujies tam, un vissliktākais ir tas, ka tu nespēji prognozēt savu nākotni, ja tu neseko politikai. Līdz ar to es domāju, ka tas ir normāli sekot politikai, un es domāju, tas ir cilvēcīgi. Jo gribās tomēr saprast, kur tad piezaksies tās nepatikšanas. Bet varbūt ar kaut kas labs piezaksies? Es nezinu. Politika pat pa sevīm stāsts par varu. Tas ir pēc savas būtības, tas, kas ir politika. Tā ir cīņa par varu un viss ap varu. Un līdz ar to tad, tur, kur ir vara un cīņa par varu, tur parasti arī skaidrs, tā teikt, lido. Un negribās būt tai skaidai. Tas ir tas jautājums, ko es tev vēlējos šajā sarunā arī uzdot. Mums ir jauna valdība sastādīta. Kādu laiku jau čakli strādā, mēs pamanām, ka kaut kādas mediju preses relīzes parādās, bet vispār tāds diezgan aizdomīgs klusums ir. Vai tas ir klusums pirms vētras, vai jaunā valdība raušās pa darbiem, vai viss ir noregulēts un tagad mierīgi mēs pārlaižam kādu laiku? Kādas tavas sajūtas, kas notiekās? Kāpēc tāds aizdomīgs klusums? Es negribu piekrist, ka ir klusums. Viņi jau tikai 2 nedēļas. Viņi tur ir knapi tā teikt, sākuši sildīt savus krēslus. Vēl tā kā nav iesildījuši, lai skaidrs lidotu. Un birojas arī tikai sataisījuši. Bet premjers ir aktīvs, vismaz sociālos medijos. Kaut kādi lēmumi tiek pieņemti. Es domāju, ka lielā mērā viņas ierobežo vairāk faktoru. Tas viens faktors, kas ierobežoja, tas, ka viņiem ir tomēr ļoti ierobežots laiks. Un tas vienmēr spiež uz cilvēku galvām, jebkurā lietā, ja tu zini, kā tajā un tajā datumā tev beigsies tavs tā teikt, mandāts, jeb tavs darba līgums, jeb kādas attiecības, tad cilvēks jau dzīvo uzreiz tajā laikā pēc šī datuma. Un viņi domā par vēlēšanām un kas un kā būs pēc vēlēšanām. Tas atstāja, var man teikt, ka viņi par to nedomā, bet zemapziņā tas 100% ir. Tā otra lieta ir tāda, ka pie fragmentārās mediju vides varbūt mēs neredzam, varbūt viņi strādā savos burbuļos, vai viņi izmanto kanālus, kuri nav uz mums tēmēti. Tas, kas ir ļoti interesanti, un tas bija īpaši pamanāms iepriekšējās valdības gadījumā, ka iepriekšējā valdība nostrādāja 2 gadi. Gandrīz 3. 2 ar asti. Un atpazīstamības skaitļi ministriem bija graujoši zemi. Pēc tik ilga darba valdībā viņus nepazina cilvēki. Un tas ir tas, kas liek domāt, ka mēs nevienmēr redzam, ko valdība dara, un nevienmēr redzam, ko ministrs dara. Arī otrs ir, ka tie ministri arī noslēpjās aiz šī, un tiešām arī netaisa savu publicitāti. Bet es domāju, ka tas, kas ir lielākais viņu uzdevums, un tas ir tās mērķis, uzbūvēt savu atpazīstamību līdz vēlēšanām, lai nebūtu tā, ka, piemēram, pirms vēlēšanām ir tās mūžīgie sižeti televīzijā, kā rāda bildi un saka, kas tas tāds? Un sabiedrība saka, ka es nezinu, kas tas tāds ir. Nepazīst tādu. Un tas ir reāli, tas ir smagi, tas ir bēdīgi priekš tā politiķa, kurš ieņem to amatu. Tā ir tieši precīzi manas domas, ko es tev vēlēs arī pārjautāt. Proti, vai tas neveidojas, ka šobrīd valdība izmantos mēdījus kā patiesībā tāds populistisks kanāls, lai parādītu, kur mēs esam priekšvēlēšanu laiku un runās tikai par labām lietām, par labiem darbiem, par labiem lēmumiem. Piemēram, vakar pārsteidzoši bija tas, ka ar Baltika jautājumu ietveros arī premjeras saka, ne, biznesa plāns ir ļoti labs.
Parādās tagad labo ziņu, ka tāds laiks attiecīgi, jā, savā veidā varbūt cenšas ierakstīties sabiedrības acīs, kur mēs esam labie tēli. Vai arī otrs ir tas, ka cilvēki ir tik tālu no politikas, tas, ko tu ieminējies pirmajā daļā, kad viņi patiešām neatpazīst, jo viņi neseko vairs līdzi, jo viņi ir noguruši sekot līdzi un patiesībā tikai no tukšiem solījumiem. Kas ir slikts? Un pretjautājums, kas ir slikts Air Baltica? Biznesa plāns tagad ir ļoti labs. Valsts visticamāk līdzfinansēs vēl aizvien ar Baltiku. Būs jāiegulda vēl. Jā. Un tev nešķiet? Nē, paskaties no citas skatu punkta. Tagad Air Baltica, tad vērtīga ideja. Ienākās vērtīga ideja, tad Air Baltica aiztaisam ciet. Ieteicams augusta sākumā, turisma sezonas vidū. Un uz vēlēšanām, 2 mēneši pirms vēlēšanām, cilvēki paliek vienkārši bez lidojumiem. Savus biļetes var mierīgi sarulēt un nolikt miskastē. Jā. Un tas tā kā būtu baigi pareizi politiski. Protams, ka nē. Bet... Otra lieta, tomēr tas arguments, ka Air Baltica ir ļoti nopietna daļa no mūsu IKP. Tas ir vienīgā lieta, par kuru mēs varam kaut cik lepoties, ka viņi mums ir. Un 150 miljoni patiesībā pie tā, kā tiek tranžierēta nauda. Atcerēsimies, pavisam nesen bija ziņa, ka prēmijās tiks izmaksāts 260 miljoni. Un tad es tev kā vēlētājam, kā nodokļu maksātājam, jautāšu tev, kā var labāk ieguldīt Air Baltica, ar kur mēs varam aizlidot praktiski uz jebkuru Eiropas valstu patiešo, un kas īstenībā ir mūsu valsts arī vizītkarta Air Baltica, un, piemēram, kad lido, piemēram, uz daudziem reisiem, kur ir vēl Starlinks, mēs parādām, ka mums ir ļoti moderna aviokompānija. Un pat, labi, 150 miljoni, tas tiešām šī budžeta apjoma kapeiks. Vai tomēr 270 miljoni samaksāsim prēmijos, piemaksās naudas balvās un visādi citādākos veidos, kā tas tiek eleganti nosaukts? Kāda ir tava izvēle? Tad, Filip, būs abi varianti. Man izvēle, protams, būs par Air Baltica, par labi, jo es arī esmu priecīga par to, ka es varu tiešo reizi pārvietoties Eiropas ietvaros ļoti brīvi. Bet tā problēma ir tajā, ka būs būs gan prēmiju budžeti, un īpaši tagad valdībai beidzoties rudenī, beidzot savu darbu, tāpat tiks izmaksāt atkal kārtējās atlaišanas pabalsts, viss pārējais pietiekami lielos apmēros. Tas ir neizbēgami. Tad kaut kā tomēr tas saimniekošanas jautājums. Jautājums ir, tad ir jautājums par vispār, kur tērējam, kur netērējam. Tas ir atkal cits jautājums. Tāpēc Air Baltica, es nedomāju, ka tas ir tas, uz ko būtu saprātīgi, jo atkal iedomājamies. Vienkārši nopriecējam. Tagad to Air Baltica noklājās, viss, mēs viņu nobankrotējam. Viss nelido, vairāk nav Air Baltica, aizmirstam. Mēs ietaupam 150 miljonus. Mums ir, praktiski ar lielu ticamību ir defaults arī uz kredītiem lidostā. Un tad iedomājies to klusumu lidostā. Jā, izslēdz pēdējo lampiņu. Jā, jo tad un kas būs interesanti, kāpēc sāk pieaugt cenas uz Lufthansa reisiem, uz Vizāja reisiem, uz Ryanair reisiem? Kāpēc cenas pēkšņi pieaug? Tāpēc, ka nav Air Baltica, tāpēc, ka nav konkurences. Un tā tālāk. Es domāju, ka mēs esam tik ļoti pieraduši pie šī komforta, ka mēs neaptveram, cik tas ir īstenībā mūsu valstī vajadzīgs. Tas ir kaut kas līdzīgs, kā arī mēs jau varam arī ietaupīt milzīgi līdzekļus Rīgā, izbeigt sabiedrisko transportu. Priekš kam viņš? Viss ar mašīnām brauc. Kas nebrauc ar mašīnu, tie ar riteņiem var aiziet. Kas nebrauc ar riteni, tie aiziet ar kājām. Tur nebūs tilts arī ar mašīnām, mēs nebrauksim. Bet, Filip, iepriekšējā valdība, viens no pirmspēdējiem tādiem lēmumiem vai virzieniem, kur ministra prezidenta Evika Siliņa grasījās spērt drosmīgu soli, bija satiksmes ministra virzienā par Air Baltica pārvaldību un ka tā ir problēma. Tagad tomēr tas nav. Tas varbūt no krišanas iemesliem arī bija valdības. Vieniem aspektiem, kas tika pārmests, tomēr, ka progresīvo pusē ir tas akmens viņu lauciņā. Tagad Air Baltica tomēr viss saka, ir labi, jauns biznesa plāns, kurš ir labs. Ne, viss ir forši, biznesa plāni ir jābūt labi. Es nepiekrītu, ka tas ir labi, bet es vienkārši paskatīsimies bišķi no citas skatu punkta. Es tikko, kad lidoju uz Japānu, biju kārtējo reizi Helsinku starptautiskajā daļā, kas ir transkontinentālā daļa, kas lido ārpus Schengens. Pirmo reizi es tur biju gadus 20 atpakaļ. Tur bija maziņa tā telpiņa, tur tikai tu izēji cauri, tur nekā nebija.
Tagad tur ir milzīgs termināls. Viņi lido uz Tokiju, viņi lido uz Šanhaju, viņi lido uz Losandželosu, viņi lido uz Ņujorku. Finairs ir vairākas reizes bijis uz bankrota robežas. Viņš ik pa brīdim ir uz bankrota robežas. Un Somi savu aviokompāniju saglabā, uztur, un es redzu, kā attīstās Helsinku lidosta un kāda ir ērtība, ka tu vari lidot, un kāds tas ir pienesums biznesam valsts. Bet Somi laikam pilnīgi muļķi un idioti. Viņi skaitās laimīgākā nācija pasaulē. Tagad Dāņi viņus apsteidzot, bet tomēr esot ar augstāko pašnāvību skaitu. Bet laimīgāk. Laimīgi līdz nāvei. Tā statistikai jātic, kā saka, mēs zinām. Laime nav statistiska kategorija, bet pašnāvības ir statistiska kategorija. Bet tas, ko viņi dara, laikam jau tomēr viņi domā galvu, jo viņiem nav bijis jautājums, vai Finnair noklopējam ciet. Tas pats attiecās uz Britišiem, tas pats attiecās uz Lufthansa. Nē, mēs būsim paši gudrākie. Mums beidzot ir kaut kas izceļās Eiropas līmenī. Tā ir nopietna aviokompānija. Mēs esam vienā spēlētāji, vienā nozarē. Un kā pa brīnumu, neskatoties uz to, ka valsts ir akcionārs, tā kompānija ir attīstījusies. Jo, kā mēs redzam, ļoti bieži tas neiet kopā valsts akcionārs un attīstība. Valsts un komercdarbība tā kā īsti nav. Un te mirklī mēs apsveram iespēju. Un tad ir vēl viena lieta. 150 miljoni, tur biznesa plānā gan jau, kad vēl ir kaut kāds pa kāpnēm, kā tu tā naudu kustēsies. Un tas ir baigi atkarīgs arī no tām degvielas cenām un vispārējā. Bet jautājums, cik tu pazaudē? Cik ir reāla vērtība tādam. Jo es saprotu, likvidācijas vērtību skatās. Pie mums jau vienmēr skatās likvidācijas vērtību. Bet paskatāmies no citas skatu punkta. Cik maksā radīt tādu biznesu? Tagad labi. No nulles. Jā, tagad mēs redzam, cik nenormāli. Mēs vienmēr esam apskauduši, cik veiksmīgi ir igauņi. Cik reizes viņi ir mēģinājuši radīt... Es pat nemācīšu. Jā, nekā tur nav un nesanāk. Un Leiši taču tik spēcīgi biznesā. Mēs tā viņus apskaužam, cik viņi ir biznesu cilvēki ar krampi. Cik reizes viņi ir mēģinājuši, viņi pat ir tiesājušies un mēģinājuši arestēt mūsu lidmašīnas. Bet nekas viņiem nesanāk. Un līdz ar to es teiktu, Air Baltica, nevajag skatīties likvidācijas vērtību. Mēs kaut kā visu laiku mēģinām kaut ko likvidēt. Bet vajag paskatīties, cik tāda biznesa radīšana maksā. Protams, ir jādomā, ka viņam jābūt arī peļņās. Vismaz viņam nav baigi ka mēs tur visu laiku mētam iekšā naudu. Nevajag teikt, ka esmu apoloģēts, ka davai iestumjam tur miljardu iekšā. Nē, es tam neesmu absolūti apoloģēts, bet es viennozīmīgi uzskatu, ka biznesu šādā veidā, kā ļoti vesela rinda X džentelmeņu no X vērtē šo biznesu, tā nevar skatīties biznesu. Lielākā daļa no šiem cilvēkiem nav radījuši no nulles nevienu biznesu, nevienu zīmolu. Un tad var tā mētāties. Šito vajag aizslēgt, to vajag aiztaisīt, to mums nevajag. Rādi kaut vienu starptautisku zīmolu, un tad virina žaunas. Es atvainojos. Komentārs vietām. Jā. Air Baltiku atbalstam, nav problēma. Protams, ka mēs domājam, lielākā daļa arī Latvijas iedzīvotāji būtu par to, ka jāsaglabā Air Baltikas, un tas mums ir svarīgs un nozīmīgs. Bet tomēr atgriežamies pie valdības. Valdības strādāšanas, vai šis laiks būs tikai labo lēmumu laiks, kā tev šķiet, līdz vēlēšanām? Zin kā, ja mēs paskatāmies uz deklarāciju un stāstu par budžeta deficīta samazināšanu, sākot ar 27. gadu līdz 30. bezdeficīta budžetu un cerību, ka mēs te tagad ieraudzīsim pirms vēlēšanām, kā tas budžets tiks griezts, es uzreiz pasaku, nē. Tas nav deklaratīvi. Tikai nē, es domāju, ka mēs uzzināsim, kā vienmēr patiesību par budžetu pēc vēlēšanām. Tikai tas, ko es gribētu uzzināt, un tas, ko es sagaidu no šīs valdības. Es domāju, intuitīvi visi zina, ka mēs patiesību par budžetu uzzināsim. Mums vienreiz bija šis stāsts ar vienotību, kur premjeras Dombrovskis turēja līdz pat pašvaldību vēlēšanām, un tad uzreiz nākošā dienā pateica, ka mēs ceram nodokļus. Tas, ko es gribētu, kā nodokļu maksātājs, dzirdēt pēc vēlēšanām, nevis, kad mēs ceļam nodokļus, bet mēs drastiski griežam to budžetu. Ka mēs ejam cauri budžetam, griežam un kļūstam normāli. Jo mēs tieši ar kolēģiem diskutējām par tām naudas apjomiem. Tad 2011. gads bija mums Zatlera lēmums, pirms tam bija lielā krīze. Viss bija dusmīgi. Kā tad toreiz krīze tika risināta? Tur kaut kā pāris miljardi tika paņemti.
kas ir salīdzinājumā ar šodienu, kur mēs norijam 2,5 miljārdu gadā, vienkārši norijam un tikai aizņemamies. Tas vispār izskatās, nekas tur nebija. Mēs runājam par lielo krīzi. Bet tad jau bija pārdzīvojums tāpat. Jā, tagad mēs 2,5 miljārdu gadā vienkārši noplanderējam un viss. Tas nav ilgspējīgi, un tas nevar būt. Un tas ir tas, ko es gribētu sadzirdēt arī pēc vēlēšanām, ka mēs neejam pa šo ceļu. Un tā saprātīgi skatoties, ir vesela rinda arī pētījumu, kas parāda, kāds ir Latvijā tas nodokļu, nevis nodokļu līmenis, bet nodokļu nomaksas līmenis. Valsts ir grozījusi pēdējos 15 gadus, 20 nodokļus visādi cēlus. Nomaksas līmenis nemainās. To regulē pat cilvēks, cik viņš grib maksāt. Un tur var valsts izstiepties un sarauties. Un tur ir daudz, protams, mums ir Laffer līkne, mums ir ekonomiskās teorijas, kuras parāda, ka cilvēks maksā nodokli tad, kad viņš var to atļauties samaksāt, un tad, kad tas viņam baigi netraucē. Tad viņš to tā kā pieņem. Kritiski, tas nav attiecīgi viņa ģimenē vai viņam labbūt labklājībai. Ja viņam jāizvēlās starp nopirkt ēst un samaksāt nodokli, atkal es tev piedāvāju kādu akšu izvēlies. Tad acīm redzamu, cilvēcīgi. Tieši tā. Un rekur bišķi parāvās cenas uz augšu, parāvās inflācija uz augšu, un rekur tikko jau paziņoja par to, ka mūsu cēna ekonomika pieaug uzreiz. Labi, tur ir vēl lēmumi pilnīgi muļķīgi pieņemt veselu rindu, kas ir dzinuši ēnu ekonomiku augšā. Bet tā ir tā galvenā doma, ka ēnu ekonomika tā ir cilvēka izvēle, vai viņš pērk ar akcijas vai bez akcijas smarkas. Jā, bet cilvēks to izvēli izdara noteiktu apstākļu pēc, ne jau lielākoties cilvēki izvēlas savas izklaides pēc. Es domāju, bieži vien tas ir balstīts noteiktos apstākļos par to, kādā labbūtībā mēs dzīvojam. Un kā tu vērtē Latviju? Latvijas pēdējo, 5 gadus laikā. Jo skaitļus jau mums saka, ka mums ir ļoti labi, un mēs te lepojamies, un rādītāji labāki. Ir labi. Nē, ir labi. Es nevaru pateikt, ka ir slikti, jo bezdarbs, tur rāda to bezdarba skaitļus arī zemus, bet to jau var redzēt veikalos. Es ļoti labi un ļoti precīzi atceros 2009. 10. gadu, kad bija lielā krīze. Es to mēru pēc tā, cik es ātri tiek ar mašīnu uz darbu. Toreiz es ar mašīnu 13 minūtēs tiku uz darbu. Tagad man vajag 25. Ceļš nav mainījies. Es pat teiktu, viņš ir uzlabojies, jo toreiz bija vēl remonti, tagad bez remontiem. Tas nozīmē, ka viss ir kārtībā. Degvielas cenas nav zemas. Cilvēki var atļauties šīm degvielas cenām braukt. Un līdz ar to aizbrauc pie lielveikaliem, kas notiek. Stāvvietā nav vietu. Tieši tā. Tad ir stāsts, lai varētu stāvēt pa brīvu centrā elektroauto, kas nav lēts prieks. Īsāk sakot, es domāju, ka ir ok, bet runa ir par to, un man arī ir prieks, ka ir ok cilvēkiem, bet jautājums ir, kā tas tiek sasniegts. Man gribētos, ka tas tiek sasniegts uz biznesa izaugsmu, ka cilvēki kļūst bagātāki, jo algas pieaug un viņi strādā privātā biznesā, nevis tas tiek izdarīts tā kā tas šobrīd tiek darīts. Mēs redzam statistiski, vidējās algas dzinējs uz augšu ir nevis bizness, nevis tā vieta, kur tiek pievienotā vērtība radīta, bet valsts aparāts, valsts institūcijas, valsts dzen uz augšu vidējo algu. Tas vienmēr beidzās ar blīkšķi, un tas blīkšķi ir ļoti sāpīgs. Un ne jau viņš ir sāpīgs priekš tiem, kas ir biznesā. Biznesā tas lielākā daļa, kas kaut ko ražo, tie visi eksportē. Mums tie biznesi mums ir eksporta orientēta ekonomika, mēs esam maz. Bet tas blīkšķis parasti tieši vissāpīgāk sit pa tiem, kas tic, valsts pa mums pagādās. Bet tu tiksi, tas blīkšķis ir tālu? Vai tu, kā tev šķiet? Mēs piedzīvojām, ir baltie gulbi, melnie gulbi un rudais gulbis arī parādījies. Kurš varēja iedomāties, ka atkal cels likmes Eiropas banka? Nekas neliecināja līdz brīdim, kamēr neizdomāja uztaisīt kariņu un aiztaisīt hormuz šaurumu un pēkšņi inflācija izšaujās. Visas prognozes inflācija. Man žēl, es pats skraidīju, ka prognoz, ka viņa augs. Bet es nebiju domājis, ka viņa dēļ tā, ka degviela šitā uzliks, izaugs. Un mēs redzam arī kad Latvijas banka pazemina izaugsmes prognozes, paaugstina inflācijas prognozes. Tas viss nav labi, un tas
izdara arī liels spiediens budžetu. Man patīk doma, ka jo tu esi mazāk parādā valstiski, jo valsts ir suverēnāka un neatkarīgāka savos lēmumos. Mēs ar šo aizņemšanos mēs samazinām savu brīvību un suverenitāti valsts. Arī Nulekā ir apritējuši 10 gadi, kopš Latvija ir iestājusies OECD. Burtiski jūnijas bija tas datums, kad 10 gadi apritēja, 1. jūnijas, ja nemaldos. Un mēs esam šo bagāto valstu, saucamā turīgo valstu klubiņā, un mēs tagad mūs salīdzinām un vērtē, un šobrīd ir pēdējās vadlīnijas saņemtas par to, ka principā jau Latvijai būtu jāpalielina nodokļu ieņēmumi. Tajā skaitā norādot, ka, protams, var efektivizēt valsts budžetu, bet tomēr jādomā būtu par nodokļu celšanu. Un tam man ir jautājums tāds, vai mūsu premjeram, mūsu esošajai valdībai pietiks spēka, dukas efektivizēt mūsu budžetu, apgriezt, nogriezt, pieņemt šos lēmumus sāpīgos lēmumus, griezt. Pirms vēlēšanām. Tur ir divas daļas. Tas ir interesants faktors jautājums, vai viņi to aptvers un sapratīs. Labi, īsākā daļa. Tātad OECD rekomendācijas viņas nav nesaistījušas neko. Viņas piemin uz viņām atsaucas svētie raksti. Tā ir tā runa par to, cik mēs suverēni savā apziņā. Mums patiesībā var visādas ieteikumus stāstīt. Viņi var ar saviem ieteikumiem, ja mēs spējam risināt paši savas lietas, ieteikumu labi, ieteikumus vajag vienmēr uzklausīt. Es arī dzīvē, ja man labi padomu tiek dot, es viņus uzklausu, bet es vienmēr daru tā, kā es uzskatu par pareizi. Vai arī varbūt ieklausos. Šajā gadījumā OECD padoms bāzējas uz to, ka kaut ko tādu, kā Latvija izdarīja 9. un 10. gadā, kad nogrieza, nevis pacēla nodokļus bezgalīgi, bet arī nodokļus pacēla, bet nogrieza. Ir viena no retajām valstīm, kas ir spējusi kaut ko tādu darīt, kad vienkārši nogriež izdevumus. Otra valsts tagad, kas piemēru dod šajā, ir Argentīna, kas savāc savus finanses nevis uz sabiedrības izputināšanu, bet uz valsts izdevumu piegriešanu. Uz resoru samazināšanu. Tu vienkārši ierāmē tos izdevumus. Lielākā daļa valsts dzīvo ārpus šī, un līdz ar to tāpēc OECD arī bāzējās uz to kopējo. Visi tā dara, tad jūs arī paceliet. Kas jums tur piemet vēl 1% punktu PVN-am, varbūt tur vēl kaut ko tur ienākumu nodokli kaut ko piemetam. Un tad ir otra lieta, par ko es gribēju runāt. Tā tad ir jāsaprot, palielinot nodokļus, tu bremzē ekonomiku, tu izspied ārā naudu no valsts. Ko tas nozīmē? Tu vienalga nonāc pie tā, ka tev jāgriež. Tikai uz to mirkli, kad tu griez, tai mirkli jau sabiedrība ir saērcināta un dusmīga, jo viņai jau ir uzkrauta nodokļi. Līdz ar to tas ir jautājums, vai viņi politiski aptver, kad labāk sākt ar to griešanu. Nevis sākt ar nodokļiem un sabiedrības kacināšanu ar tiem nodokļiem. Jo patiesībā rezultāts jau kāds. Paraust to PVN augšā. Vienkārši brauks tur, kur ir zemāk PVN, ļoti daudz ko pirkt. Mēs to labi zinām. Mēs esam atvērta ekonomika. Igaunija ir tipisks piemērs, ko nozīmē, kad parauj nesaprātīgi nodokļus augšā. Viņi paši norāda. Viņi skaidri saprot, ka to nevajadzēja darīt. Mēs skatāmies mūsu politiskā retorika arī pa brīdim, kāds politiķis saka, tā kā Igauni mums nevajag darīt, tas slikti beigsies. Jo nebūs labi. Tā ekonomika vienkārši izčākstēs. Un mums ir starp citu ekonomika švākāk nekā Igaunijai. Tad mūsu rezultāti vēl bēdīgāki būs, ja mēs izvēlēsimies šo ceļu. Bet, protams, griezt tā ir liela politiskā grība. Man ir jautājums, ka mūsu jaunais ministra kabinets pietiks spēka, iekšējās jaudas. Nepopulāri lēmumi. Es gribētu ticēt, ka jā. Es gribētu ticēt, ka veselais saprāts prevalēs. Te vienmēr daudz pārmet, ka Kulbergam nav pieredzes valdībā, nav pieredzes. Ideāli. Varbūt tieši ar to mums tieši ar tos ir labi, nav pieredzes. Varbūt viņš var arī ar svaigu aci un lielajām šķērēm pieķerties tai lietai klāt. Jo ļoti bieži, ka tu pārāk daudz zini detaļas, tad pārāk sarežģīti uz to skaties. Nevajag sarežģīt lietas. Vienkārši man ļoti patika savā laikā Uldis Auguls, kurš bija labklājības ministrs krīzes laikā. Viņš man ļoti labi savā laikā teica, ka lēmumu bija ārkārtīgi viegli pieņemt pa griešanu. Jo nebija valsts kasē naudas. Kad tev naudas nav, tad tu tā ļoti viegli piegriez tos izdevumus, jo tev vienkārši tās naudas nav.
Nav jau ko vairs izmaksāt. Nu, jā, naudas nav. Jautājums arī, protams, šajā mūsu izdevuma pozīcijā ir arī tāds starptautiskais projekts, kas saucas Rail Baltica. Kā tev šķiet, kāpēc mums tas veicās? Neveicās faktiski viņā. Igauni mums jau pārmet, ka mēs bremzējam, ne tikai bremzējam, bet mums arī attiecīgi viss ir dārgāk. Daļai mums viss ir dārgāk kļuvis, un Igauniem nesot tik dārgi. Kā tu vērtē? Mēs kādreiz aizbrauksim ar tā vilcienu līdz tā Berlīnai. Igauni ir labi pjāršķikt, par to nav šaubu. Un viņi ļoti labi māca atrast arī vainīgos. Zin kā, tā lieta, ka mēs esam tik mentāli tuvu Igauniem, ka viņi ļoti labi saprot, kā var nomanipulēt to sabiedrisko domu un parāda, latvieši visu vainīgi. Mums jau tikai to vajag dzirdēt. Tie dumjie latvieši tur visi salaiduši ķīselī, kas ir... kas ir tāda PR sastāvdaļa, kur es piekrītu premjera teiktēm, ka gan Igauni, gan Leiši patiesībā meklē, kurš pirmais pateiks, ka 30. gadā nekas nebūs. Un tad viņi meklē vainīgo. Tad tie latvieši, lai pasaka pirmie, un tad mēs, dēļ tiem latviešiem nekā jau nebūs 30. gadā. Jo Igauniem pašiem nekā 30. gadā nebūs. Būsim reāli, mēs labi zinām, tur ir gan feileri bijuši, gan sabrukuši uzbērumi, gan nevajadzīgi tilti uzbūvēt, viņi ir. Bet, tā problēma ir tajā, ka mums ir arī uzbūvētas, mums ir vairākas lietas, kas ir fundamentāls problēmas. Mums ir kompānija RB Rail, kura te tagad skraida un stāsta, cik visi dārgi. Patiesībā tā nav bijusi viņa darīšana. Viņi nekad nav piedalījušies pamattrases būvniecības procesā, izņemot 3 lietas, kurās ir RB Rail, tā ir tā kompānija, kur ir tās milzīgās astronomiskās algas valdei, ir darījusi 3 lietas. Pirmā lieta, viņi pirka pārmīs, kas beidzās ar 40% dārgāk iepirkumu. Otrā lieta, viņi pirka sliedes. Cik maksāja sliedes, mēs labi zinām, atkal plus 40%. Un visi cepās, un valsts kontrole cepās, kā var tā sačakarēt iepirkumu, un vēl iepirkumu biroja vadītājs, ja nemaldos pat šeit studijā. NRALV skaidroja, ka viņi pārkāp visu, un rezultātā mēs tā kā būsim spiesti, es ceru, ka nē. Kad veselais saprāts būs, nepirksim ne mēs dārgāks pārmīs, ne dārgāks lietas. Un tad ir trešā lieta. Viņi taču uzņēmās projektēšanas darbu pasūtījumu. Un ar ko tas mums ir beidzies? Ar arbitrāžu Stokholmā. Šobrīd mēs redzam, kad ir uzsākta arbitrāža pret Latviju par 14 miljoniem. Un es gribētu atgādināt, cik reizes mēs esam vinnējuši arbitrāžu Stokholmā. Precīzi nevienu, cik es esmu dzirdējis. Precīzi vienmēr mēs esam samaksājuši. Tas nozīmē, ka šī kompānija RB Rail patiesībā ir milzīgs furunkuls šajā projektā, un tur arī būtu jāmeklē. Un tad ir jāskatās arī uz viņu atbildību to pieminekļu, kas ir Rīgas centrā sabūvēti. Paliekošas vērtības. Šis ir tas moments, kur būtu ļoti nopietni jāpaskatās, vai šī kompānija vai šie cilvēki, tur ir vajadzīgi kādas ir viņa atbildības pie šiem vērtīgajiem ļoti lēmumiem vārdu vistiešākajā nozīmē. Bet jautājums, Filip, juridiski ir iespēja šādus cilvēkus saukt par atbildības, par viņu lēmumiem, par noteiktiem procesu rezultātiem. Bet kāpēc mēs to Latvijā nedaram? Es sagaidu šeit no premjerministra rīcību, jo viņš ir bijis izmeklēšanas komisijas vadītājs, un kas tad Andris Kulbergs zina, kas, ko un par ko atbild šajā projektā. Tad tomēr cerības ir mums esošo valdību, to, ka varētu arī būt tomēr kāda pārbaude un ar kādu rezultātu tas varētu arī beigties. Jā, es tā kā domāju, ka mēs redzam, cik te prokuratūra aktīvi darbojās mežu jautājumā. Redzēs, kā viņi darbosies šajā, kā viņi ieskatīsies varbūt. Jo tur valsts kontrole runā, tur premjeras kritizē. Iepirkuma uzraudzības birojas arī norāda ziņojums bija patiesi jāvieglot. Un RB Rail turpina tā kā nekas nebūtu bijis. Staigāt un izplatīt visādi informāciju. Kaut gan viņi ir galvenie atbildīgie pie tā, kāpēc tas projekts ir tāds, kāds viņš ir, jo viņi taču ir atbildīgi par projektošanu. Un te ir tā lieta, atvainojas, Igauni pavilka svītru un pārprojektēja. Viņi pavilka svītru, norakstīja zaudējumos to, ko tur RB Rail
tur bija sadarījis. Mēs vēl neesam pavilkuši laikam svītru, vēl mēs taisamies mocīties. Tur ir tāds maziņš jauks fakts, ka viņi pieļauj to, ka projektētāji nemaz nebrauc uz Latviju, lai projektētu. Viņi uz Google kartēm projektē. Jā. Un cik man ir zināma fakti arī no Indijas, mums projektē noteiktas lietas, sēž cilvēki Indijā un uzreiz man atgādina tā mēme par to dziesmiņu Jingle Bells indiešu izpildījumā. Tā arī tas izpildījumā. Real Baltics ripos indiešu izpildījumā, tajā skaitā daļēji. No, labi. Lūk, bet jautājums par to, vai mums šādu dzelzceļu vajag? Jā, mēs par Air Baltica vienojāmies tiešām tautsājumniecības vārdā labāk, protams. Rail Baltics. Es uzskatu, ka jā. Nu, saprot, mēs runājam, te ir tādā plašākā mērogā un paldies Dievam, ka mēs esam Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība zināmā mērā atgādina man kaut kādā mērā Romas impēriju. Un tad, kad romieši būvēja savus fantastiskos ceļus uz Ģermāniju, tad arī varēja uzdot jautājumu, priekš kām? Bet, ja tu gribi, sāksim no to, ka tos ceļus vēl tagad lieto. Jā, es gribēju teikt, tajā brīdī noteikti tā nešķita. Tu nevari ekonomiski šādu lauku attīstīt, bet tu nevienmēr zini, kurš ceļš kā nostrādās, bet tu zini, ka tam teritorijai jābūt savienotai. Savādāk viņa nespēja funkcionēt kā vienots ekonomiskais lauks. Tāpatās bija ar Lamanša kanāla tuneli. Tur arī negāja gludi. Sabiedrības diskusijas bija asas. Jā. Tur bija finansiāls problēmas, bet tagad tas vilciens tur brauc un cilvēki saprot, ka tā ir baigā lieta, ka tā ir riktīgā lieta. Un tāpēc es teikšu tā, ka mēs vienkārši pat nespējam aptvert, kādi biznesi un kādas lietas notiks ap Rail Baltica. Mēs varam paņemt ļoti vienkāršu līdzību. Mēs ļoti labi atceramies, tie, kas atcerās 90. gadu sākums, tad, kad bija pirmie mobilie telefoni. Viņi bija ļoti nelielam cilvēku skaitam. Infrastruktūra būvēja. Bet priekš kam tiem 10 cilvēkiem tos torņus laukos? Taču pat Rīgas centrā, Vecrīgā pāris stacijas, viss normāli. Tas Vecrīgas planktons lieto savus mobilos un viss ir priekš kam mums kaut kur. Tur taču neviens nevarēs atļauties. Vai ne? No, jā. Un tagad mums ir 2026. gads un laukos. Kāpēc manai mammai nav internets, ka viņi nevar pa mani WhatsApp atsūtīt? Jā. Ja, līdz ar to mēs nespējām mēs toreiz nespējām aptvērt to, kādas iespējas rada tehnoloģijas un kaut kādas lietas, ko tu attīsti. Un viņas vienmēr attīsti skatoties nākotnē. Labi, Filip, bet tu brauksi uz Poliju, uz Berlīni, vilcienā, bet galvenās centrālā stacija būs Salaspilī. No Rīgas brauks uz Salaspili, lai iekāptu vilcienā, brauktu uz Eiropu. Es tikko apsvēru iespēju braukt uz Jāņiem, uz Somijas ziemeļiem. Tur ir vilciens arī. Un tur ir tā, tev ir divi varianti. Tu brauc 1000 km ar mašīnu. Katrs, kurš ir braucis, zina, ko nozīmē 1000 km ar mašīnu. Tur ir normāli ceļi. Jeb otrs tur ir vilcieni, kur tu uzbrauc ar to mašīnu uz platformas, aizej uz savu mierīgu kupēju, no rīta pamosties, nobrauc ar mašīnu, un tu esi 1000 km pa nakti aizbraucis. Un tu esi atpūties un brauc tālāk jau pēc 1000 kilometriem. Līdz ar to šis parāda tās iespējas, ja man būs, piemēram, iespēja, ka es varu uzdzīt mašīnu un aizbraukt uz Eiropu, un es regulāri, man tā sanāk, ka es diezgan regulāri esmu braukājis, es ļoti labprāt nobrauktu ar mašīnu no Rail Baltica kaut kur pie Berlīnas, jeb kaut vai pie Varšavas, kur sākās normāli autobāņi. Viņi tagad tuvāk sākās, vējuši arī pie Seimas sākuši būvēt, bet kaut vai līdz Kaunijai, jo tas ir tas briesmīgākais ceļš. Un tad tu brauc tālāk. Tās ir tās iespējas, kuras, tā ir tikai viena iespēja. Tā ir tikai viena iespēja, kas ir, un es domāju, ka tur tikai jāpadomā par tām iespējām. Viņas ir diezgan daudz, jo bija tikko ziņa, ka mums lidosta atļaus lielopu eksportu ar lidmašīnām, ka mums lopiņi lidos ar lidmašīnām uz austrumiem. Uz Turciju un citām valstīm. Vai kāds varēja iedomāties, ka lopiņi tiks vizināti ar lidmašīnām un mēs eksportēsim lielopu ar aviāciju? Es domāju, ka nē. Līdz ar to mēs nezinām. Tie, kas man te stāsta, mums neko nevajag, mums taču visi labi. Es tam totāli nepiekrītu. Attīstība tieši un infrastruktūra ir viena no tām lietām, kas virza attīstību uz priekšu.
Es tev piekrītu, protams, un arī Eiropas komisārs Valdis Dombrovskis šajā studijā sēdēja un arī minēja, ka Latvijai nauda būs šo Rail Baltica būvniecībai. Tikai jautājums, lai mēs viņu neizpļaparējam, pirms tas dzelzceļš tiek uzbūvēts. Ne, mēs varētu vēl kādu pieminēt, ka mēs pa miljardu esam uzbūvējuši stacijā, tad tur tas pālis ir uzbūvēts. Tad vēl pie lidostas mēs esam kaut ko uzbūvējuši pa miljardu. Un, protams, ja mēs nebūvēsim pamattrasi, bet izdomāsim kaut kādus vēl pieminekļus būvēt, tad, protams, tas ir bīstam. Bet, ja mēs runājam par reālo dzelzceļu, es domāju, ka tur ir gan pareizie būvnieki, ja mēs redzam, tur ir franču kompānijas, tur ir poļu kompānija, tur ir kopuzņēmums, kuri var to uzbūvēt, kuriem ir pieredze. Deutsche Bahn vācu uzņēmums arī. Celtnieki ir Eiffage, tur ir vadošais franču uzņēmums, tas viens no lielākajām būvfirmām Eiropā, kuri var uzbūvēt, neskatoties uz visām mūsu peripētijām. Tas ir mans jautājums. Eiropā var uzbūvēt dzelzceļu. Kāpēc mēs nevaram paņemt Eiropas pieredzi un uzbūvēt? Kāpēc mēs kūļājamies? Lēmumi jāpieņem. Ir vienkārši jāpieņem lēmumu. Mēs nevis nevaram uzbūvēt dzelzceļu, mēs nevaram pieņemt lēmumus. Un tā ir tā lielā problēma, kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam. Mēs nekādīgi nespējam pieņemt lēmumus. Un šis ir milzīgs jautājums, kāpēc tā ir. Man nav atbildes. Es cerēju, ka tev būs atbildes. Jo es domāju, pieņemt lēmumus. Mums atbildības slieksnis Latvijā tomēr ir ļoti tolerants. Tādā ziņā, mēs redzam politiķus, amatpersonas, mēs īpaši nesaucam pie atbildības, kā mēs iepriekš runājam, pat tur, kur vajadzētu. Pat tur, kur īpaši vajadzētu. Gadījumi. Bet kāpēc nepieņemam tos lēmumus? Minējam. Filip, domas, kāpēc? Kur ir tā problēma mentālā? Es domāju, ka ļoti bieži pie lēmumu pieņemšanas ir cilvēki, kuriem vispār nav pieredzes pieņemt lēmumus. Un tā ir tā problēma, kas ir, kur mums ir bijusi kaut kāda zināma attīstības problēma, ka mums ļoti bieži pie lēmumu pieņemšanas galda sēž cilvēki, kuri maksimums ir pieņēmuši lēmumu, ko vakarā pirkt, ko ielikt leduskapī. Tie ir multimiljonu un miljardu lēmumi, un šāds lēmums ir jāprot pieņemt. Un, ja tev ir cilvēki, kur nekad šādas lēmumus nav pieņēmuši, tad nav brīnums, ka viņi nespēja to pieņemt. Tas tā kā postpadomju telpas mantojums, mūsu sabiedrijā nospiedums, ka mēs neesam gatavi tāda apmēra darījumu, lēmumu pieņemšanai. Vai tomēr ir kāds cits? Man dzīvē bija ļoti interesanta pieredze. Viņš jau ir Viņsaulē cilvēks, kurš bija inženieris, kurš bija būvējis. Viņa viens no objektiem, ko viņš būvēja, viss var, protams, lamāt, bet viņš uzbūvēja Dienvidu tiltu. Kungs, viņš jau bija tajos gados inženieris. Un bija ļoti interesanti. Es ar viņu runāju, un viņš bija būvējis televīzijas torni. Viņš bija būvējis preses nāmu, viņš bija būvējis Vanša tiltu, viņš bija būvējis savā mūžā milzīgs projekts. Un viņš teica, saprot, ja es padomju laikos tāds objekts varēju uzbūvēt un man nav sodījuši, gan jau, ka es to tiltu uzbūvēšu. Viņš viņu arī uzbūvēja, un pat laikā, un pat budžetā. Budžets gan bija iespaidīgs, Filip, nenoliedzam. Viņam bija finanse, viņam bija dēļ finanšu manipulācijām, bet patiesībā tilts maksāja lēti, nauda maksāja dārgi. Tilts maksāja adekvāti. Un tā lieta ir tāda, un tas cilvēks, kāpēc viņš gados izrāva par to projektu vadīt? Tāpēc, ka viņam bija pieredze pieņemt lēmumus. Viņš zināja, ko nozīmē būvēt tiltu, viņš zināja, ko nozīmē būvēt lielu namu. Viņš zināja, ko nozīmē, viņš ir Zaķu salu būvēja. Viņš visus lielos objektus, ko mēs Rīgā zinām, bija būvējis. Un vienalga, kādā ir ekonomiskā formācija, vai tā ir Latvija, vai tā bija toreiz Padomju Latvija, tie vienalga ir celtniecības lēmumi, jo tas ķieģelis ir ķieģelis, tas betons ir betons, un tas, kā mēs zinām, viņš var sabrukt jebkurā gadījumā, ja pieņem nepareizes lēmumus. Un viņš zināja, kā pieņem lēmumus. Un tieši tas pats attiecās uz dzelzceļu. Cilvēks, kuram nav nemazākās sajēgas par dzelzceļu, viņš nevar uzbūvēt dzelzceļu. Un viņš baidās pieņemt lēmumus, pat tad, kad ir paņemt celtnieki, kuri zina, kā uzbūvēt dzelzceļu. Kāpēc Latvijas dzelzceļam, kas ir speciālists savā nozarē jomā, kāpēc viņam neļauj realizēt šo projektu, būvēt un tā? Jo viņi ir kompetenti taču tomēr. Paga. Es tagad jautājums, ko pēdējo Latvijas dzelzceļš ir uzbūvējis? Es nezinu, bet es piemēram. Pēdējais, kas atceros, sliedas jau viņi tā kā māk ieklāt. Sliedas mums bija lielākais veiksmīgākais spēks, kur viss tika nojaukts, kur lēši nojauca sliedas, un mēs nespējam panākt, lai viņus uzbūvētu atpakaļ.
Mums tur ir, un kur tad ir tas rezultāts? Nav. Tur vajag kādu. Mums tagad ir, varbūt vajadzēja Rīgas satiksmi, jo Rīgas satiksmi vismaz tramvajas lietas būvē. Tur vismaz notiek, mēs zinām, pagarina tramvaju. Tas tā kā būtu lēciens uz augšu. Ir vismaz viena institūcija, zina, kā uzbūvē. Kāds lēmums jāpieņem, lai uzbūvētu. Jā, bet es tomēr domāju, ka celtnieki ir pareizi paņemti, celtnieki spēj uzbūvēt, bet te ir tā lieta, ka tas viss apbūvēts apkārt cilvēkiem, un tas bija realitāte vienkārši tas ārējā izpausme tam, kā nevajag to darīt. Bet šobrīd no satiksmes ministrijas puses ir klusums. Un arī satiksmes ministrijas virzienā nav nekādu jautājumu. Jauns periods, jaunais ministrs, kamēr attiecīgi visā. Es domāju, ka tur būs tas galvenais ir tā sadarbības starp ministru un Kulbergu, kā premjerministru, kurš ir uzņēmies zināmā mērā atbildību. Viņš jau diezgan skaļi uzņēmās atbildību. Es domāju, ka tur es ceru, un man ir pamats cerēt, ka šie cilvēki spēs pieņemt lēmumus šobrīd, un ka viņiem ir vismaz tas lēmumu pieņemšanas līmenis, ka viņi var pieņemt tos lēmumus, kas ir jāpieņem, lai tā lieta iet uz priekšu. Ļoti mēs jauki parunājam par tautssaimniecības jautājumu, bet, protams, gribās pajautāt tev par drošību, Filip. Tāds nobeidzot mūsu filmēšanas sezonu, Latvija, drošība, ģeopolitiskie notikumi Latvijā un mūsu gatavība tam minētajām, jebkurām izmaiņām. Kā tu vērtē notiekošo? Dronu notriecām. Mums ir ķeksīts, mēs esam to izdarījuši. Vai tas stāsts? Vai mēs varēsim jebkurā mirklī pateikt, ka mēs esam pilnīgi gatavi? Nē. Pat Somija savu milzīgu arsenālu un lielo armiju, viņiem viena no lielākajām Eiropas armijām, pat viņi neatļaujas teikt, mēs esam gatavi karam. Nē, tu nekad neesi gatavs. Un vēl ir tas Taisona teiciens, kad visi plāni sabrūk, ka tu pirmo reizi tev trāpa muti. Līdz ar to es ļoti ceru, ka mums nevajadzēs pārbaudīt pa īstam mūsu gatavību. Es tiešām ceru. Bet tas, ka mēs esam vēsturiski gatavāki nekā mēs bijām 14. gadā, nekā mēs bijām 22. gadā. Mēs to var apgalvot ar zināmu pārliecību, ka mēs esam stipri gatavāki. Jo viens no rādītājiem bija, ja mēs tā padomājam, 14. gads, mēdīju saturs, intervēja un to rādīja pa televizoru. Visiem bija stāsts, mēs beigsim, mēs skriesim prom, mēs beigsim, bez kādām, mēs lidosim prom, bez kādas vispār sajēgas, kur tu to izbeigsi. Kur tu aizved, kur tu aizlidos? Kur tevi gaidīs? Kur sāksim to, kā tu tiksi laukā? Tā. Labā ziņa, ka mums ir 26. gads, šis viss beigšanas narratīvs, šis ir kaut kur prom. Runa par to, ka mums ir arī atjaunots valsts aizsardzības dienests, un tur arī ir beigusies bļaušana. Nabaga bērni tiek armijā saukti. Mums ir aizsardzības mācības skolās. Mums pieaug rezerviskais, mums pieaug zemesardze, mēs pērkam bruņojumu, mēs ejam uz priekšu savā aizsardzībā, un man nav pamata domāt, ka mēs paliksim rītā vājāk nekā šodien. Mēs paliekam ar katru dienu stiprāki, un tas arī ar katru dienu atsit vēlmi kādam pārbaudīt, vai mēs esam gatavi. Tu domā uz pozitīvu viņu? Jā. Man, protams, liels prieks dzirdēt tavu pozitīvismu. Bet tāds pēdējais jautājums man būtu gan par ārpolitiskiem jautājumiem Eiropas Savienības ietveros, jo mēs arī ar Dombrovskungu par to parunājām. Ukrainas uzņemšana Eiropas Savienībā. Tas process norit. Attiecīgi Ukrainas atjaunošana, tas būs uz mūsu visu pleciem. Es arī komisāru kungam prasīju, saku, plāns A ir ļoti forši, bet plāns B ir tāds, ka mēs visi par to maksāsim. Viņš saka, jā, protams, visticamāk. Kā tu to vērtē? Tas ir tā mūsu realitāte. Vai mēs esam tam vispār gatavi? Vai Eiropas Savienība izturēs šo slogu? Es uzdošu pretēju jautājumu. Ukrainas neuzņemšana. Ukraina pēc kara. Miljons cilvēku, kur izgājuši caur karam, kuri prot labi karot, kuriem vispār nav bremžu, kuri tajā mirklī, ja tur nenotiks atjaunošanās, kuri meklēs citas nodarbes Eiropā. Un tās nodarbes viņi atradīs neizbēgam, jo tādi cilvēki vienmēr ir pieprasīti. Vai mēs esam gatavi to atļauties? Tādus izdevumus savā iekšējā drošībā. Es domāju, ka mūsu interese ir milzīga Ukrainai palīdzēt, lai viņi uzvar.
Un te man ļoti patīk, Stratkom konferencē bija ļoti interesants no Ukrainas viens runātājs. Viņš bija dzimis Afganistānā, bet viņš bija Ukraiņš. Afgāņu izcelsmes Ukraiņš, kurš teica, ka karam jābeidzās sarkanajā laukumā. Un te es viņam piekrītu, tas būtu vislabākais. Un tā doma bija tāda, ka jābeidzās sarkanajā laukumā, un pēc tam, lai tie Krievi nodarbojas paši to savu valsti. Bet tas ir tāds statements, protams, viņš ir ļoti, varbūt pat utopisks, bet tas jauki ir tiekties uz kaut vai līdz pusē tiekot, mēs jau būsim daudz kur. Un tad ir otrs, ir mūsu interese, lai Ukrainā ekonomika sāk griezties, lai tur sāk tos atjaunošanas darbs, tas ir ekonomikas izaugsme, lai tiem cilvēkiem būtu ar ko nodarboties, lai viņiem arī augtu ienākumi, lai viņiem būtu vieta jaunā ekonomikā, nevis jāskrien uz Eiropu meklēt savām prasmēm, tā teikt, pielietojumu. Ja mēs atceramies pēc otrā pasaules kara, Vācija, kad bija pilnīgi iznīcināta, PSRS izveda rūpnīcas reparācijās. Viņi vienkārši bija nolīdzināta zemi. Kaut kādā 49. gadā, es varbūt maldos, bet kaut kādā 49. 50. gadā sasniedza pirmskara ekonomikas līmeni. Līdz ar to mēs to varam atļauties, mēs to gribam atļauties, un mēs gribam pats galvenais būt daļa no šīs izaugsmes, jo tas varētu būt arī izaugsmes motors priekš Eiropas, jo Eiropa jau arī diezgan stagnējoši, un mums vajag, lai kaut kur tā ekonomika aug. Iekustināt ekonomiku tādā veidā. Tieši tā. Ir otra problēma, Filip, fonā ir tas, ka tomēr nenoliedzami Ukrainā ir lētākas preces, kas attiecīgi mēs nebūsim konkurētspējīgi mūsu uzņēmēji. Darba spēks ir pilnīgi cita cena. Mēs jau šobrīd zinām, minimāla alga Ukrainā ir pilnīgi nesalīdzināma ar Eiropas pat zemāko valsti, kas visticamāk pat ir Latvija tuvu ar savu minimālo algu. Bet, tas ir tāds izaicinājums mums visiem būs. Mums arī izaicinājums ir bijis tas, ka mūsu Eiropas industriālā bāze ir iznīcināta, ja mēs vispār pērkam no Ķīnas, kur ir arī lēts darba spēks un ļoti jaudīga industriālā bāze, kas spēj ražot lētus produktus. Es domāju, ka tas ir risinām lieta, kad attīstoties ekonomikai, tur neizbēgam arī augs visi šie rādītāji. Līdz ar to tas ir īslaicīgs moments. Ja, protams, mēģinās iekapsulēt to Ukrainu un tur atstāt nabadzības teritoriju, tad tur nāks ārā visādi brīnumi. Bet es domāju, ka tas nav ne mūsu interesēs, ne mēs to varam atļauties. Tā, tomēr Eiropas Savienībai ir jāaug tajā virzienā, un no tā būsim mēs arī stiprāki visi kopā. Jā, un mēs arī būsim suverēnāki. Jāatcerās, ka Ukraina ir maizesklēts, pasaules maizesklēts. Mēs būsim stiprāki, kā Eiropas Savienība, kā teritorija būs stiprāka. Un mēs zinām, tad caur to pārtikas apgādi, tas ir arī tu paplašini ietekmi Ziemeļāfrikā, visur, kur ir atkarīgi no pārtikas ražošanas Ukrainas. Un es domāju, ka tas ir arī tādā ģeopolitikas līmenī interese, jo par Ukrainas zemēm ir arī ķīniešiem interese. Viņi arī varētu gribēt kontrolēt, jo tā ir tomēr viena no vitālāk svarīgajām lietām - pārtikas apgāde pasaulē. Melnzeme. Kā centrālais avots visam. Filip, paldies par šo brīnišķīgo sarunu. Mēs noslēdzam NRA sarunas šajā sezonā. Mēs atsāksim rudenī un turpināsim rudenī pirmsvēlēšanu laikā. Mēs noteikti tiksimies, un tad būs ļoti interesanti ar tevi parunāt, kas būs pavasarī noticies, kāds būs pirmsvēlēšanu gaisotne, kādi būs solījumi un uz kurien mēs virzīsimies. Tā kā, lai labas brīvdienas un, Filip, uz tikšanos darbīgā rudenī. Paldies, gan jau būs interesanti. Paldies!